Mums patīk šīs garās svētdienas pastaigas ar internāta audzēkņiem. Viņi ir tie, kam visvairāk vajadzīga aizsardzība, kam kā ģimene esam tikai mēs. Liela ģimene, šobrīd ir vairāk nekā 60 bērniem. Šodien mēs zvejojam krabjus Rīsa laukā. Bērni bija ģērbti svētdienas drēbēs, bet mēs aizmirsām skaistās drēbes, ar baudu iebrišajās peļķēs, pēkšņi atrodot viņu agrās bērnības zaudēto paradīzi. It kā lai izdzēstu slikto izturēšanos, izgāstuvi, nolaupīto bērnību. Kristiāns un Marija Franca de Palie ir francūži. Pēc aktīvas profesionālās darbības un 2 pasaules ceļojumiem kopā ar bērniem, viņi savas vecumdienas pavada Kambodžā, kur viņi ir nodibinājuši asociāciju PSE Bērna smaidam. Lūdzoties sacīja, kungs, tu man esi ļāvis nodzīvot brīnišķīgu dzīvi, 2 reizes pēc kārtas apceļot pasauli kopā ar bērniem. Lūk, es esmu tavā rīcībā, es došos pensijā priekšlaicīgi, esmu tavā rīcībā, lai darītu lietas, kas ir ko vērtas. Šajā brīdī es ļoti skaidri jūtu, tas tiks īstenots, un kā tas reti gadās, man bija spēcīga iekšējā pārliecība. Pēc 5 minūtēm man piedāvāja vadīt kādu NVO, kas bija Sipar Phnom Penhā. Pēc 3 nedēļām es biju Kambodžā. Marija Franca man pievienojās vēlāk. Tajā laikā es strādāju Parīzes arhidiacēzē un nevarēju tūlīt aizbraukt, tā es ierados gadu vēlāk. Darbs, ko es darīju asociācijā, bija sagatavot centra izveidi, jo tas bija galvenais. Tā bija atbildība mēģināt atjaunot pamatskolas izglītību 4 provincēs ap Phnom Penhu. Ar Mariju Francu mēs esam Kambodžā. Jau apmēram 10 gadus šī zeme mūs tūdaļ aizkustināja. Pēc tik daudziem kara gadiem tā bija tādā stāvoklī, kādu mēs nevaram iedomāties. Protams, dzīve ir atjaunojusies Phnom Penhā, bet ievainojumi ir dziļi, un vissmagākie no tiem paliek neredzami. Tā ir sabiedrība, kas zaudējas savas vērtības. Tā nezina savu virzienu. Visur karš ir atstājis milzīgu nežēlību. Pat budismu vērtības ir it kā izzudušas. Galvenie šīs nežēlības upuri ir bērni. Tagad mēs ierodamies Stung Min Chei kvartālā. Tas ir izgāstuves kvartāls. Tieši šeit mēs iekārtojam savu centru. Šis iekavētās izglītības centrs ir Marijas Frances un Kristiāna avantūra, kas sākās 1995. gadā. Mazie ubagi, kas Phnom Penas ielās meklēja atkritumus, viņus paņēma pie rokas un parādīja savu darba vietu. Tas bija pilnīgi ārprāts. Bērni devās prom no pilsētas. Es viņam jautāju, kur viņi strādā. Tad viņi man atved uz šejieni. Šis atklājums man bija īsts šoks. Vispirms dusmas, tad šoks. Tu redzot nevar neraudāt, jo kaut ko tādu es nekad agrāk nebiju redzējis. Mēs bijām bijuši Indijas priekšpilsētās un citur, bet vajag iedomāties, kas bija izgāsta 95. gadā.
Tā nelīdzinājās šai ainai. Japāņi ieradās būvēt ceļus, remontēt, drenēt. Tā bija smirdīga mēslu bedra, un ne tāda izgāstu kā citas. Nevaru vākt vecus aparātus. Tā bija mēslaini, kas dega, jo Pnompenā atkritumi netiek regulāri savākti, un tie piesārņo Pnompenu. Viss, kas te tika atvests, bija pilns tārpu, smirdīgs, un bērni tur ēda. Kad es to redzēju, vairs nevaru aizbraukt mājās un teikt, tas ir cauri. Vajadzēja ātri kaut ko darīt. Tas nebija izturams redzēt bērnu cedam šādā situācijā. Tā ir ikdienas izdzīvošana. Tas nozīmē, ka rītdienai tev nav nekā. Mēs ievērojam, ka kravas mašīnas un buldozeri regulāri savaino bērnus, jo viņi grib būt pirmie, lai dabūtu kādu papīra vai plasmasas gabalu. Sekundie. Šodien viņa nebūtu dzīva, ja mēs viņu nebūtu paglābuši no viņa tēva izturēšanās, kurš viņu tik ļoti nodarbināja, ka kādu dienu es redzēju Sekundijas spēku izsīkumā nokrītam smirdīgā purvā. Viņu varēja noslēgt. Tagad Sekundija centrā, viņa ir laimīga. Bērnam tas ir par daudz. Viņš ir strādājis visu dienu, tad pēc tam baidās iet mājās, jo nav nopelnījis 1500 vai 1000 rieli. Viņš tiks sists, apsmiets un sūtīts atpakaļ. Viņam nedos ēst, viņam būs jāstrādā arī naktī. Tas ir neiedzīgi, tie ir nemitīgi strīdi. Par ko tu sapņo? Ko tu gribētu vēlāk darīt? Iet skolā. Un ko tu vēlētos darīt? Kur tu gribētu gulēt? Es gribētu gulēt tur, kur ir gulta, jo te ir rodi un naktī ir augsts. Mana māte strādā dienā un es strādāju naktī. Mans brālis ir devies vākt atkritumus Pnompenā. Līdz cikiem tu šeit strādā? Es strādāju līdz 1 vai 2 naktī. Es guļu līdz 5. 5 es ceļos, lai strādātu vēl līdz 11. Bet tas ir nogurdinoši. Vai tu esi noguris? Viena lieta ir skaidra. Mēs nevaram atstāt bērnu šādos apstākļos. Tas nav cilvēka cienīgi. Bērni mums saka, darbs izgāstuvē. Tas nav nekas, tas ir normāli. Bet lūk, mamma vai tētis, kas viņus sit, tas viņiem liek raudāt. Vecāki, kas viņus pamet, tas viņiem liek raudāt. Viņiem darbs izgāstuvē ir normāli. Šodien mēs dodamies pie Dinas, kuru viņas tēvs piespieda ubagot Pnompenas ielās. Viņš tai nedeva ēst, lai viņa izraisītu vairāk žēluma.
Šodien mēs satiksim arī viņas mammu, kas vairs nevar izturēt savu vīru sitienus, kurš nodzer naudu, ko viņa nopelna izgāstuvē. Viņa nevar izturēt, ka nespēja pabarot savus bērnus. Viņa vēlētos tos atstāt un atgriezties savā bērnības ciemā. Dinas jaunākais brālis ir kroplis no dzimšanas. Viņam nav labās rokas, jo dioksīna gāzes rada jaundzimušo deformācijas. Bet kā, lai neelpo šos dūmus, ja dzīvo izgāstuvē? Kad parunājam ar tēviem, viņi visi bija mazi bērni sarkano khmeru laikā. Toreiz viņiem bija 8 vai 9 gadi, un tagad viņi ir atbildīgi par ģimeni. Kas toreiz notika? Tika veidotas bērnu nometnes, un viņi bija šajās nometnēs. Viņiem iemācīja brutalitāti, vardarbību. Viņiem iemācīja atmest visas Kambodžas sabiedrības vērtības. Viņi kļuva par kareiviem. Reizēm viņiem tika uzdots iznīcināt pašiem savas ģimenes. Vai mēs to būtu piedzīvojuši? Vai mēs spētu būt normāli cilvēki? Vai šobrīd mēs varētu normāli dzīvot? Šie cilvēki ir sagrauti. Bērni šobrīd izbauda to notikumu sekas, kas norisinājās sarkano khmeru laikā. Kopš tā laika viņi neko nav mācījušies. Viņi ir zaudējuši jebkādu morālu atbalstu. Un ir drausmīgi to teikt, bet šie bērni tika mocīti, pārdoti, pazemoti. Dina, kamēr viņa runā, nav iespējams neraudāt. Tik drausmīgi ir tas, ko viņa stāsta. Viņas tēvas sitiena dzērumā, ciešanas ubagojot no penas ielā, bats, puļu izsmieklis, mazais brālis, ko viņa vairs nespēja panest nogurumu dēļ. Naktī gulēt nav iespējams, jo uz trotuāra ir žurkas nodi. Un tu, Davī, tu pie mums ieradies un sacīji, ka vecāki tev gribēja pārdot, lai tu nodarbotos ar prostitūciju. Nedari to, Davī, tagad mēs tevi pasargājam. Zināt, viens no vadošajiem budistu priesteriem sacīja, Kambodža ir pazaudējusi savu mugurkaulu. Tā ir zaudējusi visus, kas kaut ko zina, bet šī kara laikā tā ir pazaudējusi savu dvēseli. Kā mēs to varam atjaunot? 50% iedzīvotāji ir mazāk par 16 gadiem. Tas ir apbrīnojams potenciāls, tas ir neticami. Un otras puses mums ir viena paudze, kas ir pilnīgi novārdzināta, nogurusi, neizglītot, tā nav mācīta. Un šai paudzei mēs prasām rūpēties par otru. Tas ir neiespējami. Šādā drausmīgā haosā Kristiāns un Marija Franca nolēma bērniem izveidot programmu ēst un mācīties. Tieši to vēlējās izbiedētie un vārgie bērni, kurus mēs pirmo sastapām izgāstuvē. Vispirms vienu maltīti dienā. Sākumā ar velosipēdu, vēlāk ar vecu mašīnu, katru dienu rītausmā Kristiāns un Marija Franca veic ceļu, lai līdz pašam izgāstuves centram nogādātu katlu ar rīsiem, zivi, ūdeni un banānus. Pēc tam mēs nolēmām, ar to nepietiek, ir jāiet tālāk, un gluži dabiski radās ideja skolot šos bērnus. Tā kā iesaistījās daudz cilvēku un izveidojās apbrīnojams solidaritātes un atbalsta tīkls ar Franciju, iekavētās izglītības centrs ieraudzīja dienas gaismu. 1996. gada maijā pirmajā sarakstā ir pieteikušies 10 bērni.
Tagad pēc 10 gadiem drīz tie būs 5000, kas jāizglīto centrā un 7 Stungmiņčei komūnas skolās. Bonjour. Protams, mēs sāksim ar kārtīgām brokastīm. Mēs mazgājam formu katru rītu. Kad esam labi paēduši, aprūpēti, kļūstam par visskaistākajiem bērniem pasaulē. Vai tā nav srelāk? Tu netiki mīlēt, tā vecāki gribēja tevi nogalināt. Tomēr tu esi brīnišķīga. Un tu, Penglī, izbēgusī, mēs nojaušam, kāpēc. Kāds prieks tevi izglāb. Apbrīnojamā Višna. Dievs zina, ko arī viņa ir piedzīvojusi. Un tagad 30 minūšu vingrošana, tas nevar nākt par ļaunu. Mēs dzīvojam šajā istabā, bet mums arvien trūkst vietas. Privātā daļa ir moskiju tīkls un mazs stūrītis Marijas Frances mantā. Interesanti ir tas, ka mēs nezaudējam ieradumu dzīvot mazā telpā. Un kad ar kempinga mašīnu mēs dodamies braucienā uz 4 mēnešiem, mēs neesam izsisti no sliedēm. Katru gadu Kristiāns un Marija Franca kempinga mašīnā dodas braucienā uz 4 mēnešiem, lai 50 vai 60 seansos prezentētu savu projektu – īsts maratons. Šobrīd mēs darbojamies Eiropā. Šogad mēs jau bijām Madridē, Briselē, un nākamgad noteikti dosimies uz Londonu. Mēs izskaidrojam bērnu problēmas, un cilvēki var piedalīties, vai mums pievienoties, lai palīdzētu. Mūsu centrā ir iekavētās izglītības skola. Daudzi bērni 15 gadu vecumā nekad nav gājuši skolā un ir jāpasteidzas. Tāpēc mēs veicam 2 gadu programmu vienā gadā, izmantojot ļoti dinamisku un praktisku pedagoģiju, kurai mēs sagatavojam savus pasniedzējus. Bērni ir apbrīnojami. Pēc visa, ko viņi ir piedzīvojuši, viņi apzinās skolas vērtību un to mīl. Viņiem padodas labi. Tā ir patiesa laime mums visiem. Mēs redzam, ka šie bērni patiešām grib attīstīties. Viņi var palīdzēt citiem, tāpēc ir jāveicina izglītība. Un mēs piedāvājam izglītību no pamatskolas līdz vidusskolai. 18 enfants sur 19 présentés ont été reçus au baccalauréat. Et puis Šogad 18 bērni no 19 tika uzņemti vidusskolā, bet šeit izglītība un pat vidusskola nav pietiekama, lai atrastu darbu. Tāpēc vajadzēja veikt arī profesionālo izglītošanu. Tā mēs varējām viņus iesaistīt darba dzīvē. Tādējādi ar ietekmīgu partneru atbalstu izveidojās viesnīcu darbinieku skola.
Audzēkņi mācās tieši tā, it kā viņi strādātu restorānā. Es jūs iepazīstinu ar Tillu. Viņš bija khmeru vadītājs, šodien viņš mācās kļūt par šī restorāna vadītāju. Mācību laikā katru nedēļu kādu no audzēkņiem mēs norīkojam par vadītāju. Lūk, šī jaunkundze šonedēļ ir vadītāja. Viņi kontrolēs visus pasūtījumus un ēdienus, kas tiks pasniegti. Joma, kas Kambodžā attīstās visātrāk, ir turisms, un tas arī veicināja mūsu izglītības izvēli. Mēs negribējām radīt nejaušu izglītību, mēs gribējām būt pārliecināti, ka pēc tam varēs atrast darbu. Kad mēs viņus redzam šeit, mums nepavisam nav iespējas, ka viņu ikdienas dzīve paiet izgāstuvē. Tas ir diezgan pārsteidzoši. Pēc 1 vai 2 teorētisko un praktisko mācību gadiem jaunieši bez problēmām atrod stāža vai darba iespējas visā Kambodžā. Tos, kas te nav dzīvojuši vismaz gadu, mēs neaprūpējam. Mēs viņiem neļaujam nomirt badā, bet mēs viņus neaprūpējam. Ja mēs baidamies, ka ļoti nebadzīgajās provincēs viņi izstāstīs, ka pietiek tikai ierasties izgāstuvē un tevi aprūpēs kāda asociācija. Labāk būtu attīstīt lauksaimniecību uz vietas, lai cilvēki nedomātu pārcelties uz šejieni, un nav labi iekārtoties šādā vidē. Ir diezgan briesmīgi teikt, bet mēs neatbildam, ja kāds šeit nav nodzīvojis vismaz gadu. Neiespējami. Mēs nevaram ļaut bērnam mosīties badā, tāpēc izsniedzam vismaz pusdienas minimālu aprūpi. Pie izgāstuves pirmajā vienkāršajā nojumē, ko uzbūvējām 1997. gadā, tagad katru rītu uz brokastīm ierodas 400 līdz 600 bērnu. Mums ir bērnu dārs. Katru dienu viņi ir no 70 līdz 80. Viņi ierodas 6:30, paēd brokastis un nomazgājas, un mums ir normāla bērnu dārza programma. Vecāki, kas nespēja atteikties no viņu peļņas, ir diezgan atturīgi tajā, kas attiecas uz viņu bērnu skološanu. Kristiāns un Marija Franca organizē kompensācijas sistēmu. Viņa ģimenēm izdala rīsus apmaiņā pret to laiku, ko viņu bērni pavada skolā. Šo pēcpusdienu mums ir svētki. Centrā mēs vienmēr atrodam kādu iegānstu, lai svinētu svētkus. Le théâtre est très important pour nous. Teātris mums ir ļoti svarīgs. Ar to mēs izsakām savas ciešanas, lai tās dziedinātu, lai vairs nepiedzīvot to pašu. Rata, es tev pateicos. Tu man uzmeklēji, lai pateiktu, ka vēlies liecināt. Tu tiki pārdot prostitūcijai, bet neskatoties uz tavām ciešanām un kaunu, tu vēlies runāt, lai tas neatgādītos arī citiem. Tas apbrīnojami, Rata. Bien sûr, les enfants, vous connaissez ces scènes par cœur. Bērni, jūs šīs ainas zināt no galvas.
jo jūs tās piedzīvojat mājās. Jūs to izkliedzat, lai pateiktu, ka nevarat vairs izturēt šo vardarbību, bet šīs ainas jums atgādina arī briesmīgas atmiņas. Bet galvenais ir apņemties darīt visu, lai vairs nepiedzīvot to pašu. Bērni, vislabākā balva ir redzēt jūsu atgūtos smaidus, un to šajā centrā ir daudz, cik tie ir skaisti. Tieši šajā balvā mēs gribam dalīties ar visiem tiem, kas mums palīdz atgūt šo smaidu. Vai nav tiesa Palī, vai ne Bopa, Kaņa, vai tā nav Srelak, Guti un visi citi. Pagājušā mēnesī Net for God filmā Lāpas naktī mēs kopā ar cerības reportieriem runājām par to, cik svarīgi ir sniegt pozitīvo informāciju un rast risinājums problēmām, kas mūs skar. Un šis stāsts, Kristiāna un Marijas Frances de Palie liecība, mums parāda, ka mazs žests, kas ir svētā gara iedvesmots, var mūs aizvest ļoti tālu. Viņi ar velospēdu veda ēdienu izgāstuves bērniem, un šodien 5000 bērnu katru dienu pēd un iet skolā. Un varbūt mums, Net for God tīklam, tas ir aicinājums pievērst uzmanību mazajām iniciatīvām, kas mūs var aizvest ļoti tālu, ja tās iedvesmo svētais gars. Šomēnes mēs jums piedāvājam lūgties par visiem ielu bērniem, īpaši tiem, kas dzīvo Stungmin Chei apvidū Kambodžā, kā arī par ielu bērniem net punktos. Kumasī, Kodivārā, un Kinšasā, Kongo Demokrātiskajā republikā. Šā mēneša teksts ir no Jesajas grāmatas 58. nodaļas no 6. līdz 7. pantam. Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk, proti, kad atrājas kalpības jūga važas, kad tu savu maizi lauz izsalkušam un neatraujies no sava tuvāka. Lai vairāk iepazītu Kambodžu, mēs jums piedāvājam noskatīties Net for God 2004. gada oktobra filmu ar Klēru Lī. Būdam budiste sarkano Khmeru nometņu ellē 4 gadus, viņa liecina par savu tikšanos ar rietumu dievu. Jūs varat pasūtīt šo filmu Klēras Lī liecība studijā AME Francijā 0033 478 37 45 99 AME@chemin-9.org.